Pieņemsim, ka visi OSS darījumi mums jau ir ievadīti un attiecīgi arī nogrāmatoti. Modulī finanses pie atskaitēm ir PVN īpašā režīma deklarācija. Norādot pirmo ceturksni, kas atbilst mūsu ievadītiem rēķiniem, mēs varam izvēlēties, vai deklarāciju sastādīt pēc maksājumiem, tātad saņemtās naudas, vai attiecīgi pēc izrakstītajiem rēķiniem. Tā kā maksājumus es sistēmā neesmu ievadījis, piemēra labad norādīšu, ka mēs gribam deklarāciju sastādīt pēc rēķiniem. Attiecīgi atskaitē uzrāda, ka tās ir preces konkrētā valstī, ka nodokļu tips būs standarta likme, konkrēta nodokļu likme, darījuma kopsumma un summa PVN-am, kas tika aprēķināta. Klikšķinoties virsū, tad parādās konkrēti rēķini un darījumi, kas šo summu sastāda. Atgriežoties pie atskaites dialoga loga, tad nereti var būt situācijas, kad deklarācija ir aizpildāma nevis pēc aizsūtītajām precēm, bet saņemtās naudas fakta, tātad pēc maksājumiem. Attiecīgi, ja modulī realizācija, mēs ievadītu maksājumu, Lolita Bergs mums vēl aizvien ir Eiropas Savienības NPN maksātājs, un Lolita pirms tam mums samaksāja priekšatmaksu 121 eiro apmērā, tad šajā gadījumā grāmatojuma sadaļā ievietojās OSS Čehijas PVN kods, un mēs ieliekot ķeksīti grāmatots, iegūstam grāmatojumu priekš šī te darījuma kā priekšatmaksas. Tātad no priekšatmaksas mēs maksāsim šo OSS PVN. Tajos gadījumos, tad modulī finanses, atgriežoties pie atskaites PVN īpašā režīma deklarācija, mēs minētajā taksācijas periodā varam norādīt, ka deklarāciju mēs sastādīsim pēc maksājumiem. Un attiecīgi šajā gadījumā tiek ielasīti tikai maksājumi, jeb šajā gadījumā Lolitas samaksātā priekšatmaksa no Čehijas. Lai minēto atskaiti ielādētu EDS-ā, modulī finanses, eksporti, PVN īpašā režīma deklarācija, kur līdzīgi kā pašā pamatatskaitē, norādot taksācijas periodu, izvēloties vai iekļauti tiks maksājumi vai rēķini, un kāds ir šis te režīms, pēc ķeksīšu nospiešanas sistēma to piedāvās saglabāt failu, kuru tālāk jau var augšupielādēt pašā EDS-ā.